Otrs tāds būtiskais punkts, ko es gribētu minēt, tās kopējās Eiropas ražošanas jaudas. Un mēs runājam šeit, jā, te viss kaut kas var būt, bet man vismaz līdz šim uztrauca tas, ka faktiski, ja mēs skatāmies uz Eiropas militāro rūpniecību, mēs nespējam nodrošināt tādu Ukrainas kara apjomus. Un, manuprāt, tas lielais jautājums būs tajā brīdī, kad tā tehnika, ne tikai munīcija, bet kopumā tehnika, kas Ukrainā pašlaik ir, kad viņa sāks, būs jānomaina, būs jādod jauna. No kurienes nāks šī te attiecība? Kas saražo šo no kapitālisma, Jāni, no kapitālisma. Nē, jo, redz, tā starpība ir, Amerikā ir mazliet pilnīgi cita sistēma, kas attiecas uz militāro industriju. Jā. Tur ir prezidentam kara laikā, un ko tagad arī Amerikas prezidents daļai ir iedarbinājis, viņam ir šīs te mobilizācijas uzdevumi, kur attiecīgi Amerikas valdība ar prezidenta dekrētu var uzdot attiecīgi komersantam veidot vai paaugstināt ražošanu. Eiropā mēs esam 2 gadus karā, nav ražošanas jaudas pieaugušas gandrīz vai. Es varbūt atgriezīšos pie politikas plānošanas dokumentu, un valsts aizsardzības koncepcija ir pateikusi tās galvenās jomas, kurās šobrīd NBS saredz iespēju, ka tātad nacionāla aizsardzības industrija var sniegt pienesumu. Un šeit ir gan bezpilotu sistēmas, gan dažādas mašīnbūvas un mobilās sistēmas. Tā kā kopumā valsts aizsardzības koncepcija pasaka, kas ir tās svarīgākās lietas, ko Nacionāla bruņoties spēki no industrijas sadaļa. No savas federācijas raugoties. Šajā sadaļā, ja mēs gribam, un visa Eiropa grib kāpināt kapacitāti, par ko arī Garsona kungs runāja, tad ir jābūt skaidram uzdevumam. Acīm redzot, mums ir uzdevums nav skaidrs. Uzdevums nav skaidrs, jo principā, kurš dos šo uzdevumu? Ja mēs gribam dabūt ne tikai finansējumu, bet arī kompetenci kaut ko ražot, tad mums ir jārunā strateģiskiem investoriem. Un jā, mums viņiem ir jāsniedz garantijas. Mums ir jāsniedz garantijas, kas ir tie primārie apjomi, kurus mēs pērkam. Mums ir jāslēdz ilgtermiņa līgumi, un tad mēs varam runāt par kaut kādu attīstību. Mēs esam kaut kādā ceļā uz to? Mēs esam ceļā. Es domāju, mēs esam, protams, ka ceļā. Esam ceļā, jo arī aizsardzības industrijas likumā ir iezīmēts šīs strateģiskās partnerības. Mēs runājam par kritiskiem pakalpojumiem, kas ir jānodrošina. Tas ir, bet tas process un arī tas, kas izskanēja par šiem mobilizācijas pieprasījumiem, es domāju, šis ir tas īstais laiks, kad patiesībā par to ir jārunā, un kad arī industrijai, privātai industrijai ir noteiktas jaudas jāalocē priekš krīzes situācijām.